Ja nüüd me oleme valmis oma esimeseks tasteks. See on üks meesterahvas, kes on olnud väga tihedalt ühe projektiga seotud. Temast on juttu ka raamatus. Tal on suur huvi vanade hoonete vastu, ta teab nendest palju ja talle pakub huvi see, et kuidas nendesse siis uut elu ja hingamist anda. Nii et palun, Martis, the stage is yours. Tā. Es gatavojot šo prezentāciju, mans vārds Mārcis Rubenis, starp citu, Mārcis Teter, igauniski, kā es noskaidroju. Tad gatavojot šo prezentāciju es aizdomājos, strādājot pie viņas, kāpēc es visu laiku nonāku šādās situācijās, kad es esmu vecā ēkā kaut kur, un es arī prezentēju kaut ko par vecām ēkām, par vecām pamestām ēkām. Un tad es sapratu, ka patiesībā tā ir viena no manas bērnības tādām spilgtākajām atmiņām. Vecas pamestas vietas, un tas ir kaut kas, kas man vienmēr ir fascinējis. Iespējams, ka tāpēc, ka Tāpēc, ka? Tāpēc, ka neiet. Nē, iet gan. Iespējams, tāpēc, ka es uzaugu Ķengaragā, tas ir Rīgā, Daugavas labajā krastā, samērā garlaicīgā un tādā vienveidīgā mikrorajonā, kā droši vien arī daudz no jums. Un tāpēc katru gadu vairākas reizes braucot uz kreiso krastu, Daugavas kreiso krastu, uz Torņkalna baznīcu kopā ar mammu. Šis man bija tāds piedzīvojums, kas vienmēr ir iespiedies atmiņā, jo man šīs vietas šķita ļoti maģiskas. Viņās bija kaut kas tāds jūtams, vēsture, spēks, aizgājušā laika godība, kaut kas tāds, kas liecina, ka tur ir daudz cilvēku dzīvojuši, daudz cilvēku šo vietu ir veidojuši, un tur ir kaut kāda mistika, tur ir kaut kāda maģija priekš manis vienmēr bijusi. Un droši vien tāpēc arī šeit es esmu, tā es sapratu, atcerējos šos senos gadījumus, lai mēģinātu arī jums pastāstīt nedaudz vairāk par to, kādēļ tukšās ēkas, kas ir visā Baltijā ļoti līdzīgi novērojama parādība, cik viņi ir daudz, kāpēc tās ir ārkārtīgi nozīmīgs resurss mums visiem, mūsu pilsētu atdzīvošanai un apdzīvošanai, un kāpēc tas varētu skart tieši jūs, nevalstiskās organizācijas, sociālus projektus, kāpēc tas ir šis īstais brīdis, lai vispār par to runātu. Mēs te esam arī vienā tādā ēkā, kas ir tādā veidā tapusi, tāpēc es jūtos tā kā zivs ūdenī patiesībā šeit. Lūk, īsumā ir virkni iemeslu, kāpēc tas ir ļoti aktuāls temats un kāpēc es ar to esmu visā savā darbā nepārtraukt arī nokļuvis atpakaļ pie šīs tēmas pilsētas vide, vecas tukšas pamestas ēkas un ko ar tām darīt. Tas konteksts ir tāds, ka viņu ir vienkārši ļoti daudz. Tas ir 2012. gada statistika. 14,2% ēku Rīgā bija tukšas. Un es tikko biju vairākos semināros Rēzeknē, Talsos, Valmierā, Preļos un Liepājā, un es arī tagad, darbojoties ar šo tēmu, es visu laiku pamanu. Tukša ēka, tukša ēka, tukša ēka, tukša ēka. Līdz ar to esmu arī pārliecināts, ka arī Tallinā, cik es zinu no saviem draugiem, un gan jau arī Valkā viņu ir daudz. Un Valgā vēl vairāk. Viņas ir industriāls mantojums, vecas industriālas ēkas, kur bija rūpnīcas. Tas dzīvojamās ēkas, kas izskatās pavisam labā stāvoklī patiesībā bieži vien, bet viņas ir tukšas, nezinu kādu iemeslu dēļ. Pat statujas slēpjas aiz zaļajiem sietiem, un zaļais siets vispār šķiet tāds universālais risinājums. Mēs vienkārši uzliekam zaļo sietu, uzliekam tā kā krēmu un kosmētiku uz sejas un aizmirstam, ka viņas tur ir. Un ir arī mazākas ēkas un, protams, daudz koku ēku. Bet viņas visas vieno kaut kas viens, ka šo ēku īpašnieki, ar kuriem esmu arī pēdējā laikā, pēdējos pusotru gadu visai daudz strādājis, viņi tiešām nezina, ko ar tām iesākt. Jo, redziet, iepriekšējā laikā līdz krīzei
nekustamais īpašums bija ļoti vienkāršs bizness. Ļoti vienkāršs bizness. Vienkārši tu nopērci kaut ko un pēc laika tu varēsi pārdot par augošu cenu. Un tas teikt vairs tā vienkārši vairs nevar notikt. Un tie cilvēki nezina, ko ar viņām darīt. Bieži vien tie ir īpašnieki, kas tiešām gribētu arī to ēku pārdot, lielāki investori, piemēram, kur lielāki projekti ir vienkārši apturēti, piemēram, šis projekts. Tā ir Rīgas pirmā alus darītava, Kimmela alus darītava, Bruņinieku ielā, kur ir vesels milzīgs kvartāls starp 4 ielām būtībā, kas ir tukšs un daļai jau sagruvis. Un jā, tad ir šādi lielāki projekti, kas vienkārši gaida, kad atkal varbūt kaut kas ies uz augšu. Un ir arī daudz īpašnieki, kas tiešām gribētu. Es, piemēram, nesen runāju ar vienu arhitektu īpašnieci, kas gribētu kaut ko ar to ēku iesākt, bet viņiem vienkārši pietrūkst spēka, jaudas, kaut ko domāt un bez naudas līdzekļiem atremontēt. Bet tā problēma ir tāda, ka kamēr šīs ēkas jau bieži vien 8, 10, 15 vai 3 gadus stāv tukšas, tikmēr uz viņām jau sāk taut koki. Un būtībā šai ēkai, piemēram, arī viņai ir koka sijas, koka tā kā pārsegumi, un viņi jau sāk iepūt. Jau pēc kaut kāda 5. 6. gada, kad ēka ir neizmantota, tas mitrums, kas viņā ir, viņu sāk sabendēt. Un tas ir tas, ko mēs negribējām, lai tā notiek Rīgā. Un mēs redzējām, ka ir ļoti daudzas no otras puses organizācijas, ārkārtīgi daudz organizācijas, mākslinieki, sociāli projekti, kuriem pietrūkst telpas. Kā tas vispār var būt? No vienas puses ir ļoti daudz telpas, kas stāv tukšas, no trešās puses, ja tā varētu teikt, ir tik daudz cilvēku, kas gribētu kaut ko darīt, bet viņiem vienkārši nav telpa, ko izmantot. Lūk, bet labi, ka pasaule nav jāizgudro no jauna. Un šai problēmai ir risinājums. Un tas risinājums salīdzinoši jauns Baltijā, bet viņš ir visai pazīstams visā pasaulē, ASV īpaši un Vācijā īpaši. Šī diagramma ir konkrēti no vienas vācu, jeb Brēmenes organizācijas. Un tas risinājums, ko var darīt, un tīpaši nevalstiskās organizācijas sociāla projekta ar šādām ēkām, ir piedāvāt tā saucamo starplaika izmantošanu. Tas nozīmē, ka tad ēka, kuru īpašnieks komerces tirgu vienkārši nevar realizēt. Viņa bieži vien, tā kā es arī rādīju daļu no šīm ēkām, viņa bieži vien ir tomēr izmantojama. Ja viņā ievācās radoši cilvēki, kaut ko pielabo, varbūt pat ievelk ūdeni. Bet ir tas salīdzinoši nelielas investīcijas, un šiem projektiem darbojoties, tā ēka tiek uzturēta un saglabāta līdz tam laikam, kamēr ēkai atrodās cits izmantojums. Tie parasti sākot no 3 gadiem, šī starpizmantošana. Tad ņemt to radošo spēku, kas katrā pilsētā ir, un īpaši ņemot vērā, ka no mūsu pilsētām iedzīvotāji strauji plūst prom, un viņi kļūst mazāk, un ir kaut kādā veidā jārada laba dzīvesvide. Tas ir viena no atslēgām, kuru šī iemesla dēļ izmantoja, piemēram, Leipcigā. Leipcigā šis projekts, jeb šo ēku starplaika izmantošana sākās visai agri 2001. gadā, un tur tās sauc par māju sargiem, house guardians angliski. Un tur ir tādā veidā tapušas 10 ēkas, ko tātad šī organizācija pārņēma no īpašniekiem. Īpašniekam pretim dodot, ka īpašniekam nav izmaksas par ēkas uzturēšanu, par nodokļiem. Organizācija būtībā sēdz visus izmaksas, kas ir ar ēku saistītas, un ielaiž tajā ēkā vai sarūpēt šajā ēkā organizācijas, cilvēkus, iespējams pat dzīvokļus, mākslinieku darbnīcas, kas tajā var mitināties un šo ēku izmantot. Pavisam vienkārši modelis būtībā. Un daži iemesli, kāpēc tas ir tik būtiski arī tīpaši Baltijā un tīpaši šobrīd. Pilsētas vispār ir tik būtisks resurss, un kāpēc pilsētās ir radušās visas lielākās inovācijas, arī lauksaimniecība pat radusies pilsētās. Es pēdējā laikā šo jautājumu pētu, ir tāpēc, ka cilvēki tur blīvi dzīvo. Pilsēta ir vieta, kur vajadzības, problēmas ir ļoti sablīvētas, un cilvēkiem nākas viņas risināt daudz intensīvāk. Vienkārši, ja tu dzīvo tuvu viens otram, tad dzīve notiek ātrāk. Ņujorkā to var pārliecināties, cik ātri dzīve ir Ņujorkā. Jūs nevarat iedomāties. Tie, kas nesat tur bijuši, tie, kas esat bijuši, tas ir piedzīvojums, kas ir tā vērts. Līdz ar to šis blīvums pilsētai, šajā gadījumā, piemēram, 15% ēku esot tukšām, šai pilsētai blīvums zūd, un pilsēta sāk kļūt nedzīva. Pamazām arī blakus mājas iedzīvotāji sāk gribēt aizvākties kaut kur citur, jo tur kļūst nedroši. Mazie uzņēmumi tiek izspiesti, jo vienkārši vide kļūst nepievilcīgāka.
Un šis blīvums ir ārkārtīgi būtisks. Viens labs piemērs no Rīgas, jo es tad nerunāju tikai par teoriju, par šo starplaiku izmantošanu kā teoriju, bet tiešām kā praksi, kuru mēs visi varam ieviest. Viens piemērs ir Kaņepes kultūras centrs. Tie, kas ir no Rīgas, tie zinat, varbūt šo organizāciju Lāčplēša un Skolas ielas stūrī. Šī bija bijusī mūzikas skola, kuru mani draugi, kas arī veido organizāciju kopā ar mums, kas veido šo tukšo ēku apsaimniekošanas modeli, Free Riga saucās šī organizācija. Šo vietu viņi dibināja, vienkārši pārņemot no īpašnieka, no šīs vecās mūzikas skolas 2010. gadā. Un pāris gadu laikā viņi to ēku ir atjaunojuši, jo viņiem nav jāmaksā nekāda īra. Viņi būtībā iegulda savu naudu un savu darba spēku tikai šīs mājas atjaunošanā un komunālajos maksājumos. Un tas ir privāti īpašnieku. Kur nu vēl ar valsti vai ar pašvaldību, iespējams, ir vēl izdevīgāk šādi sadarboties. Un, sabiedriskā labuma status tur vajadzīgs organizācijai, bet tas arī ir iespējams. Mēs šobrīd arī ar Rīgas domu sākam sadarboties, mēģinam atrast ceļus. Tad pāris gadu laikā šī vieta ir kļuvusi par tango studijas, folkloras kopas, koncerti, valodu kursi. Kas tik tur nenotiek? Tur notiek, šī vieta Rīgas centrā ir pēkšņi kļuvusi par dzīvības tādu sprādzienu. Un arī pati skolas iela, kas iepriekš bija, lai gan viņi centrā, bet tomēr patukša samērā iela bija. Viņi arī šobrīd sāk atdzīvoties, un cilvēki sāk tur pievilkties klāt, un rodās jaunas vietas un jaunas vietas. Lūk, otrkārt, cilvēki ir izslāpuši pēc publiskās telpas. Izslāpuši. Šeit var redzēt, varbūt, kas ir iemesls, kāpēc mums publiskās telpas salīdzinoši maz sabiedrībā, kur tomēr automašīnas dominē vairāk. Bet no otras puses arī, salīdzinot ar, piemēram, ar to pašu Rietumvāciju bijušo, Rīgā, tāpat arī Tallinā un visā pēcpadomju blokā, publiskās telpas ir ārkārtīgi daudz, ir ļoti platas ietves, ir ļoti daudz parku. Tas nav raksturīgi citur. Mēs esam ar kaut ko labāki nekā tie rietumnieki, tā varētu teikt. Mums tomēr ir daudz saglabājusies brīva teritorija. Varbūt viņi nav izmantot, bet viņi brīva. Šeit ir viena interesanta iniciatīva, arī pagaidu izmantošanai varētu teikt teritorijas, kā cilvēki vienkārši saorganizē tādu mazu pikniku sociālajos tīklos, un viens atnes grilu, viens atnes maizītes, viens atnes desiņas un vienkārši uz centra ielas, Tārbatas ielas, uztais mazu pikniku. Cilvēki ir izsaukuši pēc šādām aktivitātēm. Un to arī mēs kā sociāla projekta varam ņemt vērā, jo veidojot savu telpu atvērtu, mēs varam iegūt ļoti daudz cilvēku uzmanību. Šis projekts ir vēl viens projekts, kas ir īstenojies Latvijā, Rīgā, arī pagaidu izmantošana. Tas ir VF teritorijā. VF teritorija, milzīga teritorija, viena no lielākajām rūpnīcām Latvijā, kāda vispār ir bijusi. Tie, kas zina VF Minox un tam līdzīgus ražojumus. Un tur šo centru mākslas izveidoja arī vieni mūsu organizācijas biedri, Free Riga biedri, saucās viņš Total Dobže, Artists Run Art Center. Un 10. gadā viņi arī, vai 11. gadā īstenībā, sāka šo vietu un ne tikai izveidoja tur milzīgu koncertzāli paši saviem līdzekļiem un no projektu līdzekļiem. Vienā sakot, šādu telpu iekārtot ir lēti salīdzinoši. Šādu vecu telpu izmantot un iekārtot jaunu salīdzinoši lēti. Ne tikai šādu koncertu vietu, kas ir ļoti populāra bijusi dažādiem lieliem pasākumiem un saucās par Laikmatīgās mūzikas koncertzāli pirmo savā ziņā. Viņi tā kā kamēr lielā politika tur kavējās izveidot Rīgā koncertzāli, tikmēr šeit jau bija viena tāda. Bet arī tur ir notikušas izstādes, koncerti, performances, tur ir mākslinieku darbnīcas, tur ir kafejnīca, tur ir galerija, tur ir ārkārtīgi daudz aktivitātes, kas arī pēkšņi šo pamesto vietu nedaudz ārpus centra, aiz dzelzceļa loka, Rīgā pārvērta par dzīvības degpunktu uz kaut kādu laiku. Sākumā viņiem bija ļoti maza īre, un tagad paaugstinoties īrei pēc 3-4 gadiem viņi ir izvākušies no turienes. Bet tik un tā, kaut kas radās un kaut kas notika. Trešais iemesls, kāpēc ir vērtīgi domāt par tukšām un vecām ēkām vispār, ir tas, ka viņas ir ļoti mājīgas. Viņās nevajag daudz ieguldīt, lai panāktu to, ka šī vieta ir ļoti pieprasīta un liekas cilvēkiem pievilcīga. Es nesen biju uz lekciju par mājīgumu, par to, kas rada vidi, viena dizaineru un filozofu lekciju. Viens ir gaisma, tas, ka gaisma norobežo mūsu, liek jums justies droši un komfortabli.
Viens ir tas, ka vidē ir autentiskas detaļas, tā kā šeit. Šī visa ir autentiska, neštancēta vieta. Viņa nav sērijveidā ražota. Viņa tāpēc mums ir interesantāka. Un trešais iemesls, kas ir šeit un šādās mājās raksturīgs, ir tas, ka viņi ir veidot no materiāliem, kas novalkājas, kur var redzēt, ka tur ir bijuši cilvēki. Kokam, ādai, tad, kad pieskarās cilvēki flīzēm, tu var redzēt, ka tur kaut kas ir noticis. Un tāpēc man ir īpaši rūp, un mums kā Free Rigai īpaši rūp tas, lai šīs tukšās ēkas viņas neaiziet bojā. Un mēs nepazaudētu laiku, ko es gandrīz vai tūlīt esmu jau pazaudējis. Man es nav daudz. Jā, Free Riga. Mēs sākām savu darbību pirms apmēram 1,5 gada, apvienojot daudz organizāciju vadītājus, gan laikmatīgo mākslas centru, gan urbanistikas, pilsētvides organizācijas, gan dažādus šos kultūras centrus, kurus es jau daļu rādīju, kas gribēja pārnest šo pieredzi, kā mēs varam izmantot tukšas ēkas, lai radītu telpu jaunu sabiedriskām aktivitātēm. Mēs sākām ar Occupy Me, tā bija tāda mākslas kampaņa īstenībā, pilnīgi nejauši, bija 5000 Occupy Me uzlīmes, vienas mākslas festivāla ietvaros pieejamas, un mēs viņus salīmējām uz tukšajām ēkām, pievērsām uzmanību. Tālāk mēs strādājām ar Rīgas domu, ar īpašniekiem, bija publikācijas presē. Tas ir kaut kas, ko cilvēku uzreiz saka, jā, bet es arī esmu pamanījis, ka tās ēkas ir tik daudz. Tas ir temats, ko ir vērts jums visiem savās pilsētās arī izmēģināt, pacelt. Mēs tās ēkas kartējām. Šis rīks, kur interaktīvi cilvēki var pievienot ēkas, būs arī drīz pieejams citām pilsētām. Tad interaktīva karti, kur var cilvēks kāds pievienot tukšu ēku, ko viņš ir redzējis. Taisījām meistardarbnīcas, vācām iniciatīvas, kas varētu šīs tukšās ēkas atdzīvināt. Mums šobrīd ir 140 iniciatīvas, sociāla projekta, nevalstiskās organizācijas, kas grib šajās ēkās kaut ko darīt un kaut ko viņās uzlabot. Un ir jau pirmā ēka, ko Free Riga, mēģinot izveidot šo saikni starp īpašniekiem un starp radošajiem cilvēkiem, ir jau atvērusi. Tā ir Maskavas Forštatē. Viņi izskatījās tā. Šajā vasarā viņi ir piedzīvojusi šis vecais noplukušais pagalms, ir piedzīvojis virkni pasākumu, un šajā ēkā jau arī sāk ievākties pirmās organizācijas un sāk noritēt darbība. Un tas, ko es jūs gribu aicināt uz atvedām no sevis, ir Let's free the Baltics. Free Tallinn, free Valga, free Valka, free Liepāja, free everywhere. Un man liels prieks būt šajā vietā un jums par šo visu pastāstīt. Un es ceru, ka mēs varam kā sociāla projekta arī mēģināt atvērt šo veco ēku durvis, mēģināt kopīgi atrast praksi, kā mēs varam ar īpašniekiem par to visu vienoties. Un īpaši ņemot vērā, ka mums te ir arī pilsētas pārstāvi, tad kas cits domās par to, par ko tirgus nedomā un netiek galā, ja ne pilsētu un mūsu visu projekti. Liels paldies jums par uzmanību un uz tikšanos vēlāk pie kafijas un tam līdzīgi. Suur tänu Martsisele selle värvika ettekande eest, sellest teemast tahaks rohkem kuulda. Meil on kingitus ka ettekandjatele ja me ei taha väga salapärased olla. See on Eesti käsitöö. Karp on käsitöö Tartust ja sisu on käsitöö Saaremaalt. Ja siin on ketšup, mis on tehtud rabarbrist ja mustsõstrast. Suur tänu!